Visiem laba diena, un šodien mēs parunāsim par zīdaiņa raudāšanu, kā diagnostikas rīku, funkcionālajā medicīnā, pediatrijā. Un tāpēc es domāju, šis materiāls būs interesants ne tikai mediķiem, bet arī bērnu vecākiem, lai varētu saulaicīgi izprast sava zīdainīša šīs te problēmas un laicīgi vērsties pie mediķiem, un tas arī atvieglos ikdienas darbošanos, mazinās stresu, it sevišķi jauniem vecākiem, kam nav vēl šīs te pieredzes bērna jaundzimušā aprūpē. Tātad zīdainis runā, un mums ir jāiemācās klausīties. Tātad bieži vien ir tādas situācijas, kad atnāk pie speciālista vecāka un saka, bērniņš ir nemierīgs un viņš nepārtraukti raud. Bet tātad šī te raudāšana, par kuru mēs šodien runāsim, viņa mēdz būt ļoti dažāda. Dažādos vecumos viņa var būt ar atšķirīgu ilgumu, intensitāti, skaļumu. Tātad ir daudz dažādi parametri, kas var liecināt, vai zīdainis ir komforta zonā, vai viņam kaut kas sāp, vai ir kaut kāda fizioloģiska vajadzība. Un, ja mēs interpretēsim dziļāk šajā te komunikācijas jomā, jo zīdainis nespēja izteikt savas vajadzības ar vārdiem, taču viņa ķermenis un balss sniedz būtisku informāciju par viņa fizisko un emocionālo stāvokli. Šeit es gribētu uzsvērt arī, kad mēs klausīsimies ne tikai balss dažādas īpašības vai izpausmes, bet arī vērosim viņa fizisko ķermeni, kustības, jo tās arī ir diezgan informatīvas. Un raudāšana, sevišķi dzīves pirmajos mēnešos, ir viens no galvenajiem zīdaiņa verbālās komunikācijas līdzekļiem, kas var kalpot kā agrīns un efektīvs diagnostikas rīks, ja mēs to pareizi interpretēsim. Un mūsdienu pediatrijā arvien vairāk tiek atzīts, ka zīdaiņa raudas tonalitāte, intensitāte, ilgums un konteksts spēj sniegt vērtīgu informāciju par iespējamajiem veselības traucējumiem. Tātad, ja mēs runājam par raudāšanas tipiem diagnostikā, tad, kā jau es minēju, zīdainis rauda dažādi atkarībā no problēmas un atkarībā no tā, kādu vecumu viņš ir sasniedzis. Kā jau es teicu, vecāki bieži vien uztver bērna raudāšanu kā tādu monotonu, ilgstošu, vienveidīgu neapmierinātības izpausmi, ja, bet šajā visā raudāšanas plūsmā ir jāizšķir noteiktos vecumos, ir noteiktas tātad problēmas, piemēram, tiem pašiem jaundzimušajiem sākotnēji, kamēr ir šī te adaptācija, temperatūra, gaisma un arī taktīlā, kā arī bieži vien ēšanas problēmas, vēdera pūšanās, kolikas. Šī raudāšana atšķirsies no tās raudāšanas, kas var parādīties teiksim, šajos pašos 3-4 mēnešos zobu augšanas periodā.
Tāpēc šie te skaņas parametri, frekvence, skaļums, ilgums atspoguļo diskomforta cēloni, kuru mums jāprot būs analizēt. Nu, un, protams, tas ir ļoti nozīmīgi gan neontoloģijā, gan primārajā aprūpē, bet arī bez šaubām funkcionālajā medicīnā tiem mediķiem, kas strādā ar zīdainīšiem. Tātad, ja mēs analizējam jau dziļāk, dekodējam šo te raudāšanas valodu, tad mēs izšķiram tādus parametrus kā frekvence, skaļums, ilgums un pauzes. Tātad frekvence, jo viņa ir augstāka, jo biežāka iespējamība, ka tās ir sāpes vai nopietni kaut kādi neiroloģiski traucējumi. Skaļums var arī liecināt par elpceļu stāvokli, ja bērniņš raud un viņam šī te tonalitāte ir tāda nepārāk spalga, pusaizsmakums tāds, klusa raudāšanas var liecināt par, piemēram, slēptu atvilni. Ilgums un pauzes, jo īsākas šīs te pauzes, jo lielāks diskomforts vai sāpes. Par raudāšanas veidiem un to interpretāciju mēs parunāsim mazliet smalkāk tad, kad pirms mēs skatīsimies video. Šeit ir tādā tabulas veidā raudāšanas veidi, raksturojums un iespējamais cēlonis. Mums ir, teiksim tā, jāizšķir tie galvenie nemiera cēlāji, tātad ir izsalkuma raudāšana, koliku raudāšana, refluksa raudāšana, zobu šķilšanās rauda, un dažkārt var būt arī bailes un diskomforts. Bailes un diskomfortu mēs neapskatīsim atsevišķi, tātad viņai raksturīgi strauji sākšanās, tā var būt neregulāra un ātri nomierināma, ko rada dažādi stresa faktori. Vēlreiz par raudāšanas klīnisko nozīmi. Tātad tā ir vairāk nekā tikai skaņa. Tā ir bioloģiski strukturēta, mērķtiecīga valodas formā, kurā ieslēgta informācija par bērna vajadzībām un iespējamajiem traucējumiem. Redzēt, cik tās zinātniski un gudri pateikts. Un, protams, mediķiem, kuri specializējas darbā ar zīdaiņiem, šīs valodas apguve un izpratne ir nozīmīgs solis uz agrīnu un precīzu diagnostiku. Apzināta raudāšanas analīze var būtiski uzlabot ārstniecības kvalitāti un bērna labbūtību. Tā klasiski akadēmiski noformulēts, bet no sevis varu piebilst, es domāju, ka es to gan nezinu, bet droši vien ārstiem pediatrijas kursā vajadzētu kā atsevišķas nodarbības noteikti un arī pārējiem funkcionāliem speciālistiem iekļaut mācību ciklā tieši šo te raudāšanas analīzi, jo viņa dod tiešām ārkārtīgi tādu labu informāciju par patreizējo fizisko un emocionālo zīdainīšu stāvokli. Lūk, un paskatīsimies tagad video piemērus ar raudāšanu un sāksim ar izsalkumu. Tātad, kā mēs viņu varētu raksturot, šo raudāšanas tipu, kad sākas pakāpeniski, raudāšana var būt ritmiska, ne tik augsta un kliedzoša kā pie kolikām, un var pastiprināties, ja nebaro, un varbūt arī īslaicīga, ātri pārējoša, ja piedāvā ēdienu. Protams, mēs vēl analizējam ķermeņa valodu, tātad pavadošās pazīmes būs meklēšanas refleks, tātad bērns grozīs galvu, mēģinās satvert ar muti
tuvumā esošās lietas, sūkšanas kustības ar lūpām, tātad nemieras un kustīgums. Paklausīsimies. Nãy nè ma thấm chứ biết tên. Nākošais piemērs. Imong mau mari ka patution. Nabali pa gyud. Patutian jau kay hala. Ang iyang Nākošais, par ko es gribētu parunāt, ir kolikas. Un kolikām ir raksturīgs pēkšņs sākums šai raudāšanai, augsta tonalitāte, parasti vakaros vai pēcpusdienā mēs to novērojam, ilgums 3x3 likums, respektīvi 3 stundas vai vairāk pa dienu. Šīs raudāšanas epizodes varbūt 3 dienas nedēļā vai vairāk, un 3 nedēļas vai vairākas nedēļas pēc kārtas. Šai raudāšanai ir raksturīga monotona, kliedzienveidīga šī te izpausme. Citas pazīmes, ja mēs skatāmies uz bērniņu, tātad viņam var būt sarkana seja, var būt šīs kāju kustības vairāk uz pievilktām kājām un piepūsts vēders. Paklausīsimies. Oh, yeah. That was a good one. You're just gonna go to sleep? Okay, give her some of that. Give her some of that. Viens piemērs. Now he's just been fed and changed and birthed, and he hasn't got a temperature and he's not hot. Nu, lūk, un visbeidzot tās trešais tāds iemesls nemiera cēlājs ir refluks. Un jāsaka tā, ka bērniem ir tendence pārēsties, un dažkārt ir varbūt pat labāk, kad šī te liekā masa, ēdienu masa, kas tiek
apēsta ir tālāk atgrūsta, nekā ka viņa staigā pa barības vadu šurpu turpu un izraisa šīs dedzinošās sajūtas, tā saucamais slēptais refluks. Nu, lūk, un tātad šai problēmai ir raksturīga atgrūšana vai regurgitācija. Šiem bērniem nepatīk guļus stāvokļi, tātad horizontāli stāvokļi, jo slēdzēja muskulis ir vājš, un tas zarnotrakts dažkārt ir piepūties, un kuņģis piepacelts, un tas saturs, protams, līst ārā, paceļās uz augšu pa barības vadu, ja, tad nepatīk viņiem uz muguras, un varbūt bieža atraugāšanās, rīšanas skaņas, rīkliskas ielpas skaņas, sejas grimases dažādas, un ja šis atvilnis ielgs, tas var pāriet diezgan stiprā raudāšanā. Ļoti nozīmīgas ir arī ķermeņa dažādas izpausmes. Pirms raudāšanas ķermenis var tikt izliekts, iztaisnots, galva tiek atmesta atpakaļ, un šiem bērniņiem novēro muguras atliecēju ekstenzoru hipertonusu. Paklausīsimies. Hoe lang is dit na de fles? Wanneer heeft hij gehad? Nou, hij heeft om 7:10 de fles gehad. Hoe laat is het nu? Het is nu 8:55, dus het is bijna 2 uur aan de gang. Eigenlijk is het alleen nog maar zo geweest, zeg maar. En dan hou je hem dus eigenlijk de hele tijd op omhoog. Nu heb ik hem de hele tijd omhoog, ja. Je ziet het, want hij is hartstikke moe. Hij wil wel liggen, maar dat lukt niet. Tātad, kā jau es minēju, šiem bērniem novēro tādu vieglu piesmakumu, un viņu balss raudāšanas laikā nav augstas tonalitātes, nav dzidrumā, un tas arī var liecināt par šo slēpto refluksu. Vēl viens piemērs. Tā, un beidzamais raudāšanas iemesls, viens no tādiem biežākajiem, ja, ir, protams, zobu augšana. Un jāsaka tā, ka jau 3 mēnešos zīdainīšiem parādās šī te zobu augšanas simptomātika. Un atcerēsimies vienu svarīgu lietu, kad ja jūs neredzat baltumus smaganās, kad neredzat zobus, tas nenozīmē, ka zobi neaug. Tātad zobiņiem ir jāizaug vispirms cauri
kaulam, kaulplēvei, un tikai pēc tam šīs 3-4 dienas ir tā aktīvā zobu augšanas fāze, ja, diezgan tādu akūtu simptomātiku, ja, bet šis te fons, zobu augšanas fons, viņš var saglabāties ļoti ilgi un ļoti vēlu var iznākt šie te pirmie zobi. Nu, lūk, un tātad, ko mēs novērosim? Tātad tas ir tāds ilgstošs nemiers, čīkstoša, īgņaina, žēlīga raudāšana, kas var pastiprināties parasti vakara stundās, sevišķi naktīs, jo naktīs bērni aug, zobi arī aug, un viņi mēģina to kaut kādā veidā nomierināt ar šo biežo ēšanu, kas nav saistīta ar izsalkumu. Nu, un kā šajā video jūs arī redzēsiet, ja bērns var gulēt, actiņas ciet, un šī zobu augšana var tikt pavadīta ar galvas mētāšanu, grozīšanu, ar apakšlūpu notiek tādas kā kustības, tiek masētas smaganas. Vēl ir ļoti raksturīga ceļš nomodu stāvoklī, bērni aiztiek seju, ausis, galvas mataino daļu, dažreiz pat ļoti izteikti saskrāpē sejas ādu. Un atceramies to, ka acu berzēšana nav miega pazīme, ja viņa netiek pavadīta ar žāvām. Tātad šeit tas vairāk būs saistīts ar trīzera nerva kairinājumu. Paklausīsimies. Nākošais piemērs. It's alright. Mama's Ah oui, elle verra, elle comprendra mieux. Tātad iepriekšējā video mēs redzējām to, ka bērns mēģina tā kā iekost, ja, jo rokas ir tādā pozīcijā, ka viņš nevar ielikt viņas mutē, nomierināt smaganas, un jā, ir zīdaiņiem raksturīga šī košana. Te arī viens tāds video, kuru to var redzēt. Are you mad at Daddy? He's scared of Daddy. Watch him. Watch him, watch him. Oh, Tim, let him. Watch him do it.
seen anybody do this before. What's the matter? Oh my God! Ow! Ow! Nu, tātad tētiem ar bārdu ir zināmas priekšrocības. Šajā zobu augšanas periodā var dot bērniem to pakodīt. Nu, vēl novēro, ka ļoti labi palīdz kokamantas, un kamēr zobi vēl nav izšķīlušies, arī tīri labi iet metāla vāciņa, kas istabas temperatūrā saglabā savu vēsumu un arī brīnišķīgi nomierina zobu augšanu. Nu, lūk, tas arī būs viss, un paldies visiem par uzmanību. Es ceru, ka šis materiāls būs noderīgs jūsu darbā un ikdienā darbojoties ar mūsu mazākajiem pacientiem. Lai visiem jauka diena! Tā.